Pīpina. Mēs uz skaņu nācām. Jā, pareizi ir, čau. Vilciena nebija, bet stācijā nonācām. Bet pagādājies, kā šitais. Kā vilciens? Tas nav lāma žorā gadījumā, ne? Kā vilciens? Lāma žors? Tas muzikas skolas pieredze? Jā, slietiņa. Tas ir skaidrāk, kā balsī, ka biecošs aparāts. Norakās meitenes, es dabūju pievilkt. Tas neesmu baigi tehniskais, tikai zīmējos. Bet mēs gribēsim braukt. Jā, es jau saremontēju. Māris Olte nenoliedzami ir ērgļu patrons. Un arī mēs dienas noslēgumā viesojamies pie viņa ērgļu stacijā. Es kā tas izskatās? Labi aptīši. Lotina viņš jūs, jā? Tas ir restorāns. Protams, no sākuma jāielūkojas, kā izskatās vecajā stacijas ēkā, kas tagad apmeklētājiem pieejama kā vieta, kur gardi paēst, bet, baudot vakaru, vēl pāris piedzīvojumu. Un tad ir, kas man ļoti patīk, ir tas, ka cilvēki brauc, viņiem visiem ir uzlīmes līdzi, un tās uzlīmes šeit sāk pulcēties, jo, ja tas notiek uz kaut kādas nav. Nav jums? Mums nav. Bāc. Bet nākamreiz brauksim ar. Jā. Jā? Nākamreiz. Joks pie malas, laiks izbraucienam ar velosipēdiem. Laikam ir ieslēgt jau, jā? Nav ieslēgts. Es nezinu. Šitā priekšējā punkš ieslēdz, un tad ar šajām sānu pogām spaida kādu režīmu grib. Es pirmo reizi braucu ar elektroriteni un jāsaka, ka pieredze ir patiesi forša. Brauca? Un tad tagad tikai vienkārši paspēj tos režīmus un jutīs, kā viņš tev palīdz dzīvot. Ērgļu viduslaiku pilsdrupas. Es izlasu Ērgļu vidusskolas pilsdrupas, jo mēs pagājušajā gadā aiztaisījām vidusskolu ciet. Tik forši, tu bišķi ieminies un viņš tev vienkārši aizved. Mazā ekskursija meitenes atvedusi uz Ērgļu pilskalnu. Pilskalns noteikti ir iedzīvotāji iemīļota vieta. Tur ir izbūvētas skaistas laipiņas no lapenes, pavarās tiešām burvīgs skats. Un te ir viss puses pareizi sazīmēs, tur ir austrumi, tur rietumi, un tā Ērgļu peizāža ir apmēram tā uztaisīta. Tur bija baznīca, tur viņi arī bija, tur bija muižas ēkas, tur viņas arī bija, turns īstenībā bija te. Reku. Jā, reku viņš arī te uzzīmēs, te būs. Un Aigars Lēls baigi ilgi domāja, ko tu taisīt no sākuma bija domāts, varbūt kaut kāds tās pils mūra augstums attēlot vai kaut kādas šūpoles vai kaut ko tādu. Bet mēs taisījām sarunas par Ērgļu vēsturi un uzzinājām, cik skaudri te gājis. Ekskursijas ar Māri Oltu ir ļoti brīvas un nepiespiestas. Saruna vienkārši plūst, un tajā tu var uzzināt ne tikai par pašu vietu, bet par to, kas te vēl ir strādājis, kas te ir dzīvojis, un tā nu uz riņķi vien, bet gal galā tāda patīkama pēcgarša. Kas ieplānots tālāk? Braucām uz laivu piestātnī pa bezceļiem, pa meža ceļiem, bet arī tur ir savs šarms. Nu ir pienācis brīdis izbraucienam ar stikla laivu. Tās laivas ir ritīgi interesants. Es nekad nebiju redzējis tādas caurspīdīgas laivas, kur nu vēl braukus ar tādām. Nu, tad šī bija reize, kad varēšu to izmēģināt. Drošība pirmajā vietā, uzvelkam vestes. Veiksmīgi Keita un Nikija dodas Ērgļu stacijas virzienā. Un dienu, protams, noslēdzam tepat Ērgļu stacijā, kafejnīcā, baudot maltīti. Interesants fakts. Agrāk izrādās Ērgļos nārstoja arī laši, taču uzpludinājuma dēļ tas nav iespējams. Tāpēc vienīgā vieta, kur šeit var dabūt lasi, ir Ērgļu stacijas kafejnīcā.